Es sevi identificēju kā homoseksuālu latvieti. Es pieļauju, ka viena no lielākajām problēmām, kāpēc šis stāsts nesākās ātrāk, bet sākās kaut kādā 2006. gadā, tas bija tas moments, kad Latvijā sāka aktīvāk runāt par to, ka ir homoseksuāli cilvēki, ka mēdz būt tā, ka sievietei nav jāpatīk tikai vīriešiem, bet sievietēm var arī patikt sievietes. Un tajā brīdī man bija tāds, tagad es saprotu, kāpēc man pie sienas karājās Madonnas plakāti un kāpēc es biju iemīlējusies ļoti lielā daļā savu skolotāju un kāpēc man bija izdomātais vārds Kaspars, kad pamatskolā prasīja, kurš skolas puika tev patīk. Kaut gan īstenībā man patika Zana, Ilze un Anniņa. Savai mammai es tā atklāti pateicu to, ka esmu lesbiete, tad, kad man arī bija tie 16 gadi, es biju iedomājusies, ka tas būs tā kā kaut kādās filmās, mēs apsēžamies uz dīvāna. Es viņai pasaku, māt, es esmu lesbieta. Viņa nopurināja galvu, teica, ak, Dievs, jā, man bija tāda aizdoma. Tad mēs ar mammu nolēmām, ka tētis arī ir gados cilvēks, ka viņam neteiksim. Un tad tā arī es dzīvoju no tiem 16 gadiem līdz savai 27. jubilejai. Es dzīvoju tādā daļējā skapī, jo, māte zināja. Un tēvs arī redzēja to, ka es dzīvoju ar draudzeni 2 istabu dzīvoklī, kur viena istaba ir guļamistaba, otra ir viesistaba, bet tā ir izdevīgāk. Bet viņš arī neko neteica, un tad mēs pieņēmām, ka gan jau, ka viņam nav aizdomas. Un manā 27. jubilejā es nebiju mājās, man pa telefonu zvanīja mamma un teica, ka apsveicam tevi pirmkārt jubilejā, protams, viss baigi forši, un tā kā tu jau esi liela dāma, tad mēs ar tēti par tevi daudz runājam, par to, ko tu esi izdarījis savā dzīvē, ko tu vēl darīsi, un mēs, protams, arī runājam par tavu orientāciju, un mēs ļoti stipri sastrīdējāmies. Un es domāju, pelns prāvs, tā tikai man pietrika jubilejā. Un tad mamma turpināja, ka mēs sastrīdējāmies par to, kurš ilgāk zina to, ka tu esi lesbiete. No vienas puses tas bija šausmīgi liels atvieglojums, jo tev vairs nav jāslēpjas. Jo tas, lai nezinātu tētis, tas bija viens no faktoriem, kāpēc es agrāk neiesaistījos kaut kādās organizācijās vai aktivitātēs. Ja es būtu tajos 16 gados tēvam pateikusi, ka Klaus, esmu lesbiete, tad man nebūtu bijis jāiztērē 10 savu dzīves gadi, mēģinot dzīvot kaut kā savādāk. Manā gadījumā tā ir izvēle, tā ir mana izvēle dzīvot atklāti, patiesi un laimīgi, nevis mēģināt par kaut ko izlikties, kā diemžēl ļoti daudz LGBT, pārsvarā LG cilvēki dzīvo, lesbietes, geji, kas paši apzinās to, ka viņi ir lesbietes un geji, bet tik un tā aprecas un tā saucamā ķeksīša pēc, lai mūsu tradicionālā sabiedrība viņus nenosoda. Latvijā īpaši tas ir tā kā super, ultra, mega kvadrātās svarīgi, lai LGBT kopiena būtu redzama, jo šobrīd ir radies tāda ilūzija, tāds burbulis, ka visa LGBT kopiena ir no ārzemēm, kas viennozīmīgi tā nav. Ir jūra cilvēku, bet, diemžēl, viņi sēž skapī. Viņi baidās no kolēģiem, viņi baidās no draugiem, viņi baidās no paziņu nosodījuma. Mīļā LGBT kopiena, es arī uzskatu, ka mēs esam ļoti stipri, mēs esam ļoti varoši, un mums ir ļoti daudz spēka, bet mums ir jāparāda to, ka mēs esam. Nav jāsēž pusdienās, tad, kad kāds kolēģis pasaka kaut ko rupju par šitie te izvirtuļi. Paprasi viņam, es esmu lesbieta. Kas tieši tā kā mainās tajā, ka es esmu lesbieta? Un tad, kad cilvēks ir viens pret vienu ar aci pret aci, un tu viņam uzdod kompromitējošu jautājumu, ka kur ir tava problēma? Par ko tu cepies? Nē, tu jau tāds foršs cilvēks. Jā?
Visa LGBT kopiena ir forša, un tieši tāpat arī ir kaut kāda daļa pilnīgāko kretīņu, tāpat kā heteroseksuālos cilvēkos. Nelīdīsim viens otru guļamistabās, dzīvosim vienkārši parastu dzīvi. Un principā man šķiet, ka pat savā darba vietā esmu to panākusi. Man notiek pilnīgi parastas sarunas. Man paprasta, kā jums ar draudzeni gāja, ko jūs darījāt? Vienkārši parastās sarunas. Visi zina to, ka esmu attiecībās ar sievieti, un visiem ir pilnīgi vienalga. Kopējā Eiropas kartē Latvija ir godpilnajā pēdējā vietā LGBT tiesībās. Lietuva un Igaunija ir augstāk par mums. Igaunija ir stipri augstāk, jo Igaunijā ir partnerattiecību likums. Lai arī cik daudz šķēpi tiek lausti, vai gājienam ir jābūt, vai nav jābūt, vai tas ir labi, vai tas nav labi. Bet tas ir tas, es tagad ļoti ķecerīgi to salīdzināšu ar dziesmu svētku gājienu. Viņi sajiet kopā, viņi sanāk kopā un viņi gūst to enerģiju. Un tieši tas pats ir arī Praida gājienā, kad kopiena sanāk kopā, tev ir iespējas satikt cilvēkus, atbrauc cilvēki no neticamiem laukiem, tāpēc, ka viņi vienkārši grib atbraukt, viņi vienkārši grib būt kopā ar saviem cilvēkiem. Tas gājiens, viņš uzlādē tik ļoti stipri, jo mēs ātrāk paši nāksim ārā no skapiem, jo mēs paši ātrāk atvērsimies, jo ātrāk mūsu politiskā vara ieraudzīs, ka viņam ir mērķa auditorija, uz ko viņš var strādāt. Viss ir mūsu rokās. Tā kā nāciet ārā no skapiem, mīlīši. Pietiek tur dzīvoties.